Kas mēs esam? Mēs esam jaunieši un šobrīd rakstam mūsu jaunības stāstu Cēsu novadā. Tomēr arī mums ir neatbildēti jautājumi. Kā būs tālāk? Kur šis stāsts mūs aizvedīs? Kas mūs sagaida? Nāc, es tev parādīšu. Ak, dzirdu vārdu čukstus un laikmetu soļu dārdoņu. Cēsu novads. Tev lemts kļūt par vietu, kur jaunība iemanto balsi, rokas un spārnus. Iekļaušana nebūs tikai durvju atvēršana, bet galda paplašināšana, kur vieta atradīsies arī tiem, kas līdz šim stāvēja ārpusē ar klusumu kā vienīgo sabiedroto. Līdzdalība būs iespēja kļūt par savu sapņu meistaru, kur laiks tiek kalts par pieredzi, nevis nodils bezjēdzībā. Emocionālā labbūtība – tas ir kā Wi-Fi savienojums ar sevi. Kad tas ir stiprs, vispārējais sāk darboties raitāk. Prasmes vairs netiks mērītas certifikātos vien. Tās uzziedēs sarunās, kļūdās un drosmē pajautāt kā 10. reizi. Digitālās iemaņas būs kā mūsdienu alfabēts, nevis lai bēgtu no realitātes, bet lai to pārveidotu. Kodēšanas valoda kļūst par jauno dumpinieku dzeju. Pieredzes apmaiņa būs kā bumerangs. Dodot stāstu, saņemsi skatu no citas virsotnes. Tas, kas vienam ir ikdiena, citam ir atklāsme. Kopā būšana nebūs tikai fiziska. Tā būs vienota sirds pukstēšana dažādos ritmos, kur atšķirības nesadalīs, bet saistīs kā mozaīku. Informācijas radīšana spīdēs kā latēna miglā, jo tas, kurš prot stāstīt, vada to, kurš tikai ritina. Jauniešu domas būs kā orākuls. Dažādu novadu prāti un sirdis saplūdīs vienā telpā un radīs domas, kas gaisā paliks kā zvaigznes, ko vēlāk sauksim jau par pārmaiņām. Un beigu beigās Cēsu novads 2026. gadā būs ne tikai jauniešu galvaspilsēta, bet tas būs arī kā puls, kas skanēs pāri Latvijai. Atgādinot, ka jaunatne nav tikai nākotne, tā ir tagadne, kas jau kustas, un neviens to vairs neapturēs. Tā teicu es, zilniece ar acu gaišumu un sirdi pulksteņa vietā. Skaties uz priekšu Cēsu novadu, zvaigznes ir labvēlīgas. Sajūta? Sajūta.